Lūgu izvēlējos, tāpēc, ka kaut kā ne pašai nav tik sen tas laiks, kad ir trākie 15. Liekas, ka visa pasaule, bet tad arī būtu viņa objektīvi iemesli dēļ sagriezusies pret to cilvēciņu. Bet spēks jau jārod laikam ir arī apstākļos apkārt un sevi. Šajā gadījumā galvenā varona to apliecina ļoti spēcīgi. Viņa ir stipra, viņa ir ļoti stipra. Izrāda principā arī ir par to, ka bērni pāraugs savus vecākus. Un viņi paliek gudrāki un pieaugušāki. Un principā tas ir arī par to, ka bērni ātrāk arī viņi attīstās un saprot, kas viņiem ir vajadzīgs un kas nav. Es gribu doties kopā ar tevi uz jūru. Neprotu peldēt, un tu tur darīsi. Nu, tas nav svarīgi. Es iemācīšos peldēt, noteikti iemācīšos. Primāri šis stāsts ir par cilvēku vēlmi izrauties no diezgan tās nelabvēlīgas vidas un mainīt savu dzīvi. Tas ir tas pats pamats. Mazajam tas ir mazai meitenei, kurai tas ir viss vesels process, kā no bērna, kad cilvēks kļūst pieaudzis. Bļāviņ, tas ir izdaudīšu pakļāt caurumu runā! Viņš noslēpa pistoli tāpēc! Es esmu ļoti stingra māte. Es zinu, kas ir piedienīgi, es esmu īsti skaistu. Kas man aiziet, nu metiet viņu laukā. Tas bērns ir vienkārši nepanesams. Vienmēr bļaustās staigā izpūrus, īsts briesmonis tādu pati kā viņas tēvs. Es gribētu pateikt, ka neskatoties uz to nežēlību, uz mūsdienu nežēlību, neskatoties uz to visu, kas ir apkārt, neskatoties uz to, kas notiek ar cilvēkiem šeit, mūsu darbā, viņi visi ilgojās pēc mīlestības, pēc maiguma, pēc tā, lai viņš būtu otram vajadzīgs. Arī es. Ej, Google! Man tieši pašam prasās, lai viņš ir tā, ka cilvēki atnāk un pasmējās tajā pašā laikā arī Sanets paskartītais paraud, tā, lai vienkārši atstāja kaut kādu iespēju, lai nav tā, ka tikai atnāc noskaties izrādi un viss kārtībā, es labi pavadīs laiku, bet lai tā, ka, kad aizej mājās un ir par ko padomāt, aizdomāties. Mīļotēt, viss ir aizgājuši. Dzīve ir tavās paša rokās. Tu pats esi vienīgais, kurš var pieņemt lēmumus. Tā tu teici. Neviens cits to tavā vietā nedarīs, tikai tu. Vai tu tā neteici? Ir reizē gan ļoti smieklīga, viņa ir arī skumja. Un man pašai ļoti patīk, tāpēc, ka ir tie aizkustinošie brīži, kad pašai velk uz asaru, bet ir arī tie smieklīgie brīži, kad gribas pasmieties. Sākumā bija ļoti grūti. Es vēroju Aneti. Ne tikai darba procesā, bet arī vispār vēroju, kā viņi uzvedas. Ar viņu ir diezgan viegli strādāt, jo viņš arī uzvedās kā 15-gadīgs, kā mana vecuma. Viņam arī tāds ir jāspēlē, tā kā ar viņu diezgan vienkārši viņš ir smieklīgs un ļoti atraktīvs cilvēks. Man 25, bet es jau nejūtos tik vecs. Nē! Man ir jāmāc tev manieres, ko tev māte nevarēja tev izdarīt, un tavs brālīts arī ne, un tas tavs pēdējais tēvs. Man ir jābūt tam, kurš tev audzina ko? Piezvani savam brālim! Zvani paši. Zvani! Tur ir dažādi paudžu, dažādas lietas, bet tas izteiktākais ir tās 15-gadnieki un viņu vecāku attiecības, tāpēc man liekas pat vistrāpīgāk tas ietrāpīs tieši visiem, kuriem ir bērni, plus mīnus pusauģu vecumam, un tad arī šiem pašiem bērniem varbūt, un visiem pārējiem. Ir lietas, kas ļoti uzrunā. Konkrēti runājot, man liekas prieks ir kā Anete, kas ir 15-gadīga meitene, kas nav profesionāla aktrise, bet viņa ir ļoti laba. Un tā viņas līnija, māte un tēvs, tas trāpa neatkarīgi. Tas serbs, igaunis, afrikāns vai latvietis. Filipa, kurš rūpēsies par manu ģimeni? Par manu veco brāli? Mīļotēt, starp mums nav nekā, izņemot to, ka nekā nav.